Jaunā gada apņemšanās, kolektīvā hipnoze un kāpēc tu vari sākt jebkurā mēnesī? Nu ko, draugs, gads ir sācies. Kā vienmēr, pulkstenis nosit pusnakti, šampis ir izdzerts, kaut kur fonā vēl skan pēdējais priekā un bum, viss. Cilvēks vienā sekundē kļūst nenormāli veselīga. Janvāris. Mega healthy mēnesis. Sporta zāles pilnas, jogas paklā izpirkti, zaļie smūtī, teks traumēm. Cilvēki pēkšņi runā par rutīnām, iekšējo disciplīnu un jauno es. Un es skatos to visu un domāju, vai tu esi redzējis, kā magi nohipnozē cilvēkus? Tur ir tas skaties man acīs, skaties, bam, un pēkšņi cilvēks domā, ka ir vista, vai nevar atcerēties savu vārdu. Man ir aizdomas, ka jaunais gads ir tieši tas pats, tikai tādā globālā mērogā. Mega kolektīvā hipnoze. Bam, bam, un visi skrien pa skrejceļiem. Ja būsim godīgi, tu to pašu vari sākt arī augustā, vai oktobrī, vai martā, vai trešdienā pēc pusdienām. Nav nekāda kosmiska portāla tieši starp 31. decembru un 1. janvāru. Zeme neapstājās. Saule nepārslēdza režīmu uz now or never. Un man Spānijas kaimiņu ciemats. Tur jaunais gads ienāk 31. decembrī 12. pa dienu. Jā, pa dienu. Saulē, bez stresa, viss kā nākas. Ballīte, ēdiens, našķi un 12 vīnogus, kurus jāpaspēj apēst uz katru pulkstiņu sitienu. Un viss, nosvinēja un vakarā ajā žužu, čuči smuki laicīgi zem deķa. Un man liekas, ko tur vilkt garumā, ne? Ja tev tiešām gribās astronomiski precīzi nosvinēt zemes ciklu ap sauli, tad lūdzu, nākamgad tajā pašā laikā, tajā pašā vietā, bet realitātē kāds no mums tajā brīdī būs lidostā, kāds autobusā, kāds kaut kur taizemē uz plasmasas krēsla ar alurokā. Un arī tas ir ok. Bet pārunāsim par apņemšanām. Bet ne par tām klasiskajām, ne par sākšu skriet, ēdīšu mazāk cukuru, būšu labāks cilvēks, bet par dīvainajām, dzīvajām, īstajām tādām ceļošanas apņemšanām. Tas, kas ir mūsējās. Te ir dažas, ko es jums piedāvāju. Ja gribi piesavinies droši, apņemos nemeklēt un neprasīt rupmaizi un biespienu katrā ceļojumā. Vismaz pirmās 48 stundas. Bet patīk, vai ne? Latvietis bez tā nevar. Apņemos ticēt pilnīgi visam, ko Gits man stāsta, pat ja viņš netic manai konspirāciju teorijai. Apņemos izpildīt mājasdarbu un sagatavoties nākamajam ceļojumam, jo, lai atkal nebūtu tā, ka mājās uzzina, tur forši kaut kas blakus bija, žēl, ka palaidu garām nezināju. Cik šito es bieži dzirdu. Tik daudz cilvēku, izdariet mājasdarbu, nevajag jau saplānot tur pa stundām, pa minūtēm, bet standarta mājasdarbiņu. Apņemos neklausīties mūzikai, jo dabā. Jā, jo daba arī kaut ko pasaka. Ja vien tu izslēdz Spotify, godīgi pateikšu, es nezinu kā jums, bet man besi ārā, kad tu ej pat meža taku džunglos vai kur un tev pretī nāk bumsi, besi ārā. Klausieties daba, daba ir skaistākais komponists pasaulē. Vai vēl? Apņemos pavadīt vairāk laika pie dabas nekā Facebook un Instagram scrollējot. Jā, es zinu, baigi ironiski, bet patiesi. Varbūt šogad mazāk ko ejam vairāk pie dabas, ārā forši pavadīt laiku. Bet visiem, es domāju, es nemaz nekļūdīšos, ja teikšu, ka lielai daļai no jums gada apņemšanās ir ceļot vairāk. Un te man arī padoms jums. Nezinu, vai esat dzirdējuši, bet tāpēc pastāstīšu. Pasaulē ik pa laikam notiek zemestrīces, vulkāna izvirdumi, teroristu uzbrukumi, visādas šausmas. Kas notiek pēc tam? Turisti nobīstās, mēdī viss nokrāso tumšākajos toņos un cenas krīt. Redzēju Instagram video, kur kāds vīriņš jau krietni gados apmēram tā teica. Es te latviski pārtulkošu, bija angļu valodā, bet lai jūs saprotat, zini, kad labākais laiks pirkt aviobiļeti uzreiz pēc terorakta. Cenas ir smieklīgi zemes, jo neviens vairs negrib tur braukt. Drošība ir fantastiska. Un būsim godīgi, zibens parasti vienā vietā divreiz nesper. Viņš stāstīja, ka pēc sprādziena devās uz Stambulu. Autobusu tūre tikai viņam vienam, nekādu rindu, super viesnīcu cenas. Par Maroku stāstīja arī pēc tās traģēdijas, kur divām meitenēm galvas nogrieza. Baisi. Bet visi objekti ir tukši, militāristi visur. Vietējie pateicīgi par katru turistu. Tumšs humors, jā, praktiska loģika arī jā. Un no savas pieredzes, kā es teikšu, ceļojuma profesionāls ar vairāk, jau 20 gadu pieredzes var teikt, viņš ir 100% pareizs. Tā tas ir.
Cenas ir labākas, drošākie periodi, mazāk cilvēku, autentiska pieredze. Izklausās mazliet dīvaini, bet bieži vien tas ir labākais value for money ceļošanā, ko reti kurš zina un izmanto. Un to pašu es esmu piedzīvojis. Mēs bijām Peru tieši revolūcijas laikā, vai gandrīz revolūcija, nu pat tās bija beigusies. Esmu Meksikā trāpījies visādi nepatikšanu laikā. Nav cilvēki. Vietēji ir priecīga, laimīga, cenas pavisam minimāls. Fantastiski. Tā ir vērtība, ko paņemt no šī podkāsta tagad, iemācies, atceries un mēģini šo te izmantot. Bet pa lielam. Varbūt jaunā gada apņemšanās nav tikai par to, ka mēs kļūsim labāki. Varbūt tā ir par to, ka mēs kļūstam apzinātāki, mazāk automātiski, mazāk nohipnozēti, mazāk tā viss dara un vairāk dzīvi, klātesoši, ziņkārīgi. Tu vari sākt jebkurā mēnesī, jebkurā dienā, jebkurā vietā pasaulē. Un ja tava lielākā apņemšanās ir ceļot vairāk, tad varbūt tā nav jāatliek līdz nākamajam 1. janvārim, jo pasaule jau griežās ar vai bez taviem solījumiem. Tā kā, ko draugs, lai jaunais gads ir mazāk hipnozes, bet vairāk brīvības, cieņas un mīlestības. Tiekamies nākamajā epizodē, šajā pašā gadā, šajā pašā vietā.